Esiet sveicināti Riteņgala podkāstā. Šodien ir īpašs viesis Gatis Smukulis, Latvijas junioru izlases treneris. Es sveicināts, jā, Gati. Jā, sveiki visiem. Prieks būt te. Jā, vēlējos ar Gati pārunāt vairāk lietas par junioriem, jo drīzumā arī gaidāma lielā junioru izlase Spānijā, kur dosies, ja nemaldos, veseli 11 junioru uz Spāniju dosies. Dotajā brīdī 10 būs. Veicām te mazas izmaiņas, sekojot līdz treniņu procesam, tādā ziemas periodā, atrodoties tepat tās vietas, tad sanāca samazināt mūsu delegāciju. Un kā tikai izlemts, kuri juniori dosies pēc kādiem kritērijiem vai rezultātiem? Ņemot vērā pagājušā gada rezultātus, Olimpiskās vienības testus un perspektīvu nākotnē, teiksim tā, ar objektīvu, subjektīvu kaut kādu manu vērtējumu, izrunājot arī ar treneriem, vairāk vai mazāk brauc visi tie, kas ir kandidāti, izlases kandidāti, un vienkārši, lai nebūtu tāda situācija, ka mēs aizvedam nosacīt 5-6 pašus labākos, un tas sezonas sākumā kādam ir trauma vai mazums vēl kaut kas, un viņš netiek uz mūsu izlases pasākumiem, un mums nav īsti vairs ko vietā likt. Tā kā tie ar kaut kādu, teiksim, perspektīvu nākotnē, mēs esam salasījuši viņus visus, un arī visu sezonas sākumā vienādos apstākļos arī gatavojam sezonai. Gadījumā ir vajadzīgi 2 sastāvi vai arī kāda maiņa, lai mēs esam gatavi jebkādai situācijai. Jā, ja nemaldos, tieši būs vajadzīgi 2 sastāvi, kad būs miera sacensības Čehijā, un tad būs arī paralēli Polijā, Ucīga un Onkijā, tad vajadzēs arī būt tieši 2 sastāvi. Jā, tieši tā. Jā, bet tālāk par treniņu nometnī, tā būs diezgan gara. Jā, tā kā no kura datuma sāksies tieši, jo, ja nemaldos, būs ļoti ilgs laiks salīdzinoši tiks pavadīts Spānijā. Jā, mums viņas sākās 22. februārī līdz 29. martam. Bet ietver viņa no 22. februāra līdz 22. martam viņa ir Spānijā, un tad no tā cikla, kas būs tur aizvadīts pēc iekšējiem kritērijiem, tiks uz Beļģiju turpināt to visu procesu, kur arī pašās beigās aizvadīs nāciju kausu pa Flandrijas reģionu, E3 Harelbeki, arī profesionāļiem, man liekas, tieši tajā pašā nedēļas nogalē viņi notiek, un jā, tas ir pirmais sezonas svarīgākais starts junioriem. Jā, tur arī būs labs sastāvs, jā, spēcīga konkurence tieši. Ir tā, ka cik ir gūtā pieredze pa pēdējiem gadiem, nāciju kauss ir, es teikšu, ka mazliet vieglāks. Nosacīti viņš var būt vieglāks kā UCI sacensības. Kaut kādas slavenas, lielas UCI sacensības bieži vien ir patiesībā smagāks, jo piemēram, Beļģija, Holanda, Itālija, Francija, viņiem to spēcīgo braucēju ir vairāk, viņam daudz viņu. Tas atlases, ja viņi klubi, vadošie klubi, visi atbrauc uz tām svarīgajām sacensībām, kas ir ar vārdu. Ja, tad tā konkurence ir īstenībā pat blīvāka mazliet nekā nāciju kausos, jo iespējams kāda nācija vairāk orientējās uz kalniem, kādu uz līdzenumiem vairāk, un tajā pašā Polijā, mums Latvijā, Lietuvā, un kad tās nācijas sabrauc, mums visiem nav izteikti tik daudz, piemēram, es nezinu, labi, šogad mums būs visi tipi braucēji, gan priekš kalniem, gan priekš līdzenumiem, bet idejiski mums ir tāds viens sastāvs tikai spēcīgs. Bet tādiem beļģiem ir 4-5 varbūt spēcīgi. Varbūt 10. Visi 4-5 sastāvi atbrauc uz to vienu sacensību tā kā klubu. Ja? Tā konkurence ir lielāka un mazliet blīvāka. Ja? Tā kaut kādas grupas dalīšanās un aizbraukšanas iespējas ir daudz mazākas. Viņa ir kompaktāka tā grupa.
Bet nāciju kausos bieži vien ir tā, ka ir izteikti ļoti spēcīgi tie braucēji, ir vidēji un ir arī vājāki tie braucēji. Un tad tas grupas, es teikšu, ka mums šogad tas ir priekšrocība tieši uz nāciju kausiem, jo mums, uz papīra mēs esam ļoti spēcīgi šajā sezonā, ar mērķi, un tas skatījums uz sezonu ir diezgan cerīgs ar mūsu pušiem šogad, un es teikšu, tā mums ir priekšrocība tieši cīnīties pa augstiem rezultātiem nāciju kausos. Tomēr arī jāņem vērā to, ka tieši spēcīgie puiši vēl būs pirmā gada juniori, kas nozīmē, ka viņiem būs jācenšas ar gadu vecākiem puišiem, kad tie lielie rezultāti būs jāgaida iespējams pat nākamgad, ka būs vēl lielāki rezultāti. Jā, iespējams, jo tas pirmais gads un otrais gads junioros mēdz būt ļoti liels leciens. Vienkārši viss hormonālais, viss tas, kā tas jaunietis, kā attīstās, tajā gada griezumā var būt ļoti liels izmaiņas, protams. Bet, teikšu godīgi, šī paudze, viņa jau ir pāraugusi, es teikšu, kaut kādus savus tos vidējos standartus, kas ir, ja mēs augam, mēs ejam kaut kādā progresā, viņi iet sev pa priekšu savam vecumam, teikšu tā. Un es domāju, ka šogad arī mēs neizpaliksim bez lieliskiem rezultātiem. Jo kas ir vēl svarīgi, tas no psiholoģiskā viedokļa, ka viņi visi ir izsalkuši vēl. Viņam ir saglabājusies tā pārliecība, kad viņi var, kad viņi ir spējīgi un viņam ļoti gribās vēl sasniegt. Un otra fāze ir uz to otro gadu junioriem. Tur paliks tie, kas tiešām zina, ko viņi grib sasniegt šajā sporta veidā, zina, ko viņi iet un kas ir viņu mērķis. Jo, ja mēs skatāmies tā, ka ja kaut kas nesanāk pirmajā sezonā un tas sports zaudē to pārliecību, tad otrajā sezonā tur īsti arī vairs nekas nesanāks. Jo tas psiholoģiskais griezums tagad pēdējo 5-6 gadu laikā ir ļoti nozīmīgs. Jo tā psiholoģiskā noturība jaunai paudzei ir tāda, kur man liekas, ka jāstrādā tikpat daudz kā tie pedāļi jāmet. Tieši tā motivācija, tā pārliecības dabūšana un vispārējais, tas ir tā kā roku rokā. Jā, tomēr ritembraukšana ļoti smags sporta veids, visi sporta veidi smagi, bet tā kā ritembraukšanā tev jāstrādā 24/7, tā jādomā par ēšanu, par gulēšanu, par atpūšanos, par pilnīgi visu, tas ir ļoti smagi. Un tīpaši vēl tā kā jauniešu vecumā tīpaši, Ir, vienkārši es arī noklausījos Jāņā jūsu šo podcastu, un ir tā, ka ar jaunajiem viņiem, ir divas mērauklas, es teikšu, jo es esmu vairāk tomēr strādājis tieši ar junioriem pēdējos gadus, un ir tā situācija ir kāda, ja mēs, ir jābūt tādā līdzsvarā, ir jābūt tādā balansiņā mazlietiņ starp to profesionālismu un tomēr starp to viņa vecuma bērnību. Tieši, līdz tiem 17, pirms 18, līdz pirms pēdējā gada junioriem. Jo mums ir daudz diezgan tādi spilgti piemēri bijuši, ka tur zēnos jauniešos ir bijuši superspēcīgi, pārāki sportisti, bet pienākotiem junioru vecumam viņi vairs negrib braukt to riteni. Un tas profesionālisms vairāk attiec, man tā liekas, uz to, kad viņam vienkārši ir jāmīl tas, ko viņš dara, kad viņam ir jāpatīk sevi mocīt. Viņš tā kā iet rokas rokā ar to, ka viņam ir grūti un viņam tas patīk, un viņš sevi vēl grib varbūt testēt, pārbaudīt tieši, ko viņš pats var izdarīt. Un ar to visu režīmu, ja mēs tomēr ieejam tādā pārmērīgā profesionāli, kas jau ir 20 gadīgs, 22 gadīgi,
ja mēs tā ejam to, ka sports paliek jaunāks, priekš jaunākiem braucējiem, tad, ja tas notiek pārāk ātri, iespējams, ka viņš lielāka iespēja, ka viņš sadegs. Viņam ir, tas ir ļoti tāds slidens, trausls vecuma posms, kur ir jābūt tam balansiņam, kas tomēr ir jādod tam bērnam mazliet tā brīvības sajūta, ka viņš var darīt mazliet kaut ko tādu, kas varbūt nebūtu, ko nedarīt profesionāls, bet tajā pašā brīdī viņam jāsaprot, ja tas ietekmē viņa rezultātu, viņam tas jāsajūt ir. Tad viņš to pats vienkārši izslēdz. Ja mēs viņu ieliekam pārāk strauji tieši tādos stingros režīmos, tas ir tāpatās, kā Jānis minēja, grupas treniņus. Ja, tagad viņi tur grupā trenējās un viņam nav tādas pastāvības, ka viņš tā pretvējā nonāk, viņš nezin, ko tā darīt ar to vēju, ja? Kā tur tīk galā, jo viņš visu laiku uz skaļus ir sēdējis. Un tas pats arī ir ar ēšanu, kaut kādu režīmu, gulētiešanas laikiem visiem pāriem. Tas ir patiesībā tāpatās. Viņam ir jāiziet kaut kā tā pieredze, tas ciks, viņam pašam ir jāsaprot. Jo palielam mēs arī nevaram, pa čempionu patiesībā piedzimst. Ja, mēs neuztrenēsim čempionu. Vai tu esi piedzimis čempions, vai tu neesi. Diemžēl tā ir. Un tad ir tas trenera uzdevums ir vienkārši viņu, ja viņš viņu sastop to čempionu, viņu dabūt līdz viņa tas, kas viņam ir dots. Viņš jāvada, jātrenē un jākoordinē un jābūt ar viņu tā kā atbalsta punktam. Jo tas ir tāds, ko es esmu pats piedzīvojis, pats bijis kā sportists un tādi novērojumi, kas ir nākuši. Un, ja mēs ņemam vienkārši arī tie, kas ātri aiziet tagad uz profesionālo sportu, tie kas ir piedzimuši ar to talantu. Ja mēs to pašu Remko, kas ir pārgājis no futbola un kļūst par to, kas viņš ir šodien, viņš viņu neuztrenē. Tas jau nav tā, ka viņš dara, arī Pogačars tas pats. Jā. Tas nav tas tāpēc, ka viņš trenējās vairāk, vai viņš kaut ko neēd tā kā citi, vai kaut ko. Tas ir dabas trūkums. Tajā pašā brīdī, jeb tā dotība, kas viņam ir pārāk pa pārējiem. Ja, un tad visa tā saprašana, kā viņam organisms strādā, pieslīpēšana, katrs tas treniņa process, niens, kaut kā detaļa un tehnoloģiskais ieviesums, viss, kas tur traks tajā profesionālajā sportā, tas viņu dara vēl pārāk pa visiem pārējiem. Tas ir, jo mums ir jāsaprot, piemēram, vairāk tā, ka vecāki skatās, mēs nevaram skatīties tikai uz tiem čempioniem. Mums jāskatās, piemēram, 2., 3., 4., 5. vieta, kas iet tajā peletonā, un jāsaprot, ok, un tas ir tas vidējais rādītājs, uz ko mēs ejam, un tā laika gaitā mēs saprotam, vai tu esi virs tiem pušiem, vai tu esi, tu vienkārši, tu esi talantīgs, spēcīgs, un mēs strādājam, tajā līmenī. Jo tas tāds, man liekas, ka nav tik sarežģīti un neiespējami. Bet primārais, kas arī ir, kur ir pats grūtākais tagad ar jaunajiem, arī tas, kad viņi aizmirst, ka šajā vecumā svarīgais ir fiziskā sagatavotība, ka visi tā domā, ka mums tad ir jābrauc tikai, ka tas, ka ja es pavadīšu tur sevišķi, es teikšu, labi, vecākie jaunieši, mēs jau fiksējamies uz apjomu, uz riteņu stundām, uz darbu, bet paralēli tur tāpatās ir savi 30% fiziskā sagatavotība. Un tādos zēnos es teiktu, ka tur jābūt ir 45-55 ritenis un fiziskais. Patiesībā, ja mēs skatāmies to pašu, kāpēc Rogličs kļuva 22 gados par tādu sportistu riteņbraukšanā. Tāpēc, ka viņam fiziskā bāze, slepošanā, tramplīnlēkšanā, tas, ka viņš fiziski vienkārši ir attīstīts, fiziski viņš ir spēcīgs, viņš strādā, viņam ir dotības, un tā speciālā sagatavotība uz tā riteņa,
tā kā Jānis arī minēja, tu viņu pietrenēsi, tu viņu dabūsi klāt, viņa nav problēma. Bet, ja tev tas motors nestrādā, ķermenis tev neturas kopā, ir daudz grūtāk pietrenēt to riteni klāt nekā, ja tev ir tas fiziskais. Jā. Jā, tā kā galvenais ir atrast šajā vecumā tieši balansu starp to, tā kā, jā, cik tev jābūt profesionālam un cik tu vari atļauties darīt lietas, ko var darīt varbūt jauniešu vecumā, bet tā kā nepārspīlēt. Jāatrod tas balans, ir galvenais. Jā, primāri ir tas, ka ir jāsaprot. Man liekas, kad ir jebkurā vecumā, tas ir tāpat kā biznesā cilvēkiem, tu mācies, tu ej kaut kādas kļūdas pieļauj, un tu viņas, pēc tam no viņām izvairies, tu viņas labo un ej tālāk. Un tas pats arī ir tajā kaut kādā treniņu procesā, režījumā, ikdienā vienkārši viņam ir, jo, visi saka, mācies no citu kļūdām. Neviens cilvēks no citu kļūdām nemācās. 99% jebkurā brīdī tāpatās nonāks tādā situācijā, ja tas sports nonāks tajā situācijā, ka viņš pieļaus tāpatās to kļūdu, un tad viņš tikai līdz galam sapratīs, ka, ko tas nozīmē un ko tas iespaido. Tas ir tā, ka vienkārši ir jāļauj, mazliet, protams, ir neaiziet galējībās, ir kaut kādai kontrolē jābūt, bet viņam ir jāizdzīvot tas posms, un viņam ir jāsaprot, vai viņš tiešām grib būt tajā lielajā sportā, vai viņš sevi redz. Patiesībā gribēt un redzēt, ja arī būt pārliecinātam, ka tu būsi, tās ir divas tādas dažādas lietas, jo arī, kad es augu, daudz teica, mani vienaudži bija tāda, es gribētu braukt Tour de France, es gribētu, bet man tā nostāja bija, kad es braukšu, es tur būšu. Ja? Un tas, man liekas, tas enerģiskais lādiņš, tā enerģija, ko tu sevī tā kā ar tiem vārdiem ievadi, tas ir ļoti svarīgi. Ja, kamēr tu esi pārliecināts, viņam jābūt pārliecināts, ka viņš to izdarīs. Un, protams, ja tu man saki, es braukšu, un tajā pašā brīdī es katru dienu eju 3 naktī gulēt, tas, protams, ir mazliet visu iespaido, mazliet maina, bet tā ideja ir jābūt, ka tam sportam jābūt pārliecinātam, ko viņš grib, un ka viņš to arī var izdarīt. Un ka viņš darīs visu, lai to sasniegtu. Un tad arī sāksies tas rezultāts. Arī to pašu treniņu plāni, treniņu kaut kāds apjoms, intensitāte, viss pārējais, kad viņš apzināsies, ka viņš to grib, ka viņš to izdarīs, vienalga, vienkārši, ka tas ir jāizdara, lai es tur nokļūtu, tad arī būs tas progress. Bet, ja mēs viņam dodam tikai plānu, viņš to dara tikai tāpēc, ka es to lieku darīt, kā treneris, jebkurš treneris, viņš tur mēģina dara, bet viņš to dara ar nepatiku, rezultāti tur tāpatās nebūs. Kaut kāds būs, bet nebūs tas, ko viņš pats it kā gaidīt, ja arī visapkārtēji, ko sagaidīt. Jā. Tagad Latvijā arī ir vairāki juniori, kuriem ir, teiksim tā, atšķirīgs treniņu process. Piemēram, Georgs Jumins sāk salīdzinoši agrīt nodarboties ar velo. Arī skatos, ka viņš ir aizdījis diezgan daudz treniņu stundas, gan arī 14 gados, 15 gados, gan arī tagad, viņam jau bija atceros janvārī, gan arī savāc 100 treniņu stundas. Viņš ir viens no tiem piemēriem, kurš ir trenējis kā profesionāls praktiski. Jā, un jau ir no agrā vecuma diezgan profesionāli darbojas. Jā, tas ir par to, ko es saku, ka tu piedzimsti. Ja, tu piedzimst, un tu jau un tu redzi, viņš sevi redz tur iekšā. Nevis viņš grib tur būt, bet viņš sevi redz tur iekšā. Un viņš dara visu, lai tur arī nokļūtu. Lai tas, ko viņš grib, lai tad tas mēģis arī pienāk. Un ir tā, ka ja viņš sāka ļoti ātri, viņš izgāja cauri visādām būšanām un nebūšanām ar veselību un visu pārējo pārslodzēm, tā ka viņš bija maziņš pavisam, ja, un apbružājies tajā visā ir mazlietiņi, un es teikšu, tie murjāņi iedeva viņam to bāzes atspērienu,
varbūt tā, lai viņš tagad varētu darīt to, ko viņš tagad dara. Ja, jo tur bez tā fiziski, jo kā ir pati, tā kā ar bērniem ir tā, ka viņi ļoti ātri atjaunojās. Viņiem organisms atjaunojas, bet tajā pašā brīdī tas ir riskanti uz to slodzi, ka viņi var pārķert. Viņi nejūt, it kā viņi katru dienu jūtas tā kā mēs uztaisījām treniņu, nākšā dienā viņam viss ir kārtībā, vēl vienu, un tad vienā brīdī viņš saka, da es jau piebraukšu klāt, vēl kaut ko izdarīšu, un tad ir bedri. Un tad vienkārši tas tā kā ar cirvi nocirst, un viss. Un pēc tam no turienes tikt ārā ir diezgan, varbūt viegli, varbūt grūti, bet mūsdienās, kad ir tik daudz visādas iespējas tiem bērniem darīt kaut ko citu vēl draudzenes tagad visiem ļoti ātri ir, tas ir fakts, jā, viss ir labi, bet, un kad tu tajā bedrē tas mazais cilvēks nonāk, ja viņš bija super spēcīgs, viņš tur visu laiku kaut ko vinnējis, viņam ir rezultāts, visi ir baigi priecājušies, un viņš ienāk tajā bedrē, un viņam tas rezultāts tā kā nokrītās, viņš vairs nevar konkurēt ar saviem vienaudžiem, viņš ieiet tādā depresijā, viņš nesaprot, kas ar viņu notiek, kāpēc. Un tad ir no turienes grūti tikt ārā, un tad nāk prātā lielai daļai tas, ka viņš varētu darīt kaut ko citu. Viņš sāk mazliet izslīdēt no sava ceļa ārā. Un tā kā pa Georgu runājot tos apjomus, jā, viņš tad ir aizgājis citā mācību procesā, tā, lai viņš varētu īstenot tās komandas treniņu plānu. Tas bija primārais, protams, man būtu mazliet savādāks viedoklis, skatījums uz to visu pasākumu, bet tas lai paliek pie manis. Pagaidām viņš ļoti labi progresē, viņš izstās labi. Un cerams, ka tas viss arī saglabāsies. Ja? Bet viņš ir maksimāls vienmēr bijis, un viņš vienmēr ir piebraucis klāt arī tagad, viņš bija Murjāņos, pirms Murjāņa vēl Rīgā bija, viņš vienmēr darīja vairāk nekā pārējie. Tā bija viņa būtība, viņš vienkārši, zināja, ko viņš gribēja izdarīt. Jā, problēma tāda, ka junioru vecumā iespējams daudz viņu noķers, jo viņš iespējams viņš ir, protams, talantīgs, bet viņš arī bija labāks uz darba rēķinu, ko viņš izdarīs. Ja, piemēram, tāds braucējs kā Marks Jēkabsons, kurš sāka krietni vēlāk braukt velo, un viņš iespējams arī ātrāk progresēs tagad, jo viņam ir vairāk vietas progresam. Ir, kā par to, mums Marks ir super talantīgs. Viņš sāc trenēties tikai, es teikšu, viņš 2 gadus trenējās. Tā nopietni trenējās un pievērš tam visam pasākumam. Un tā motivācija, kas ir viņam tagad, viņa ir unikāla. Un izaugsme, es domāju, ka viņi būs vienā līmenī, viņš būs vienā līmenī ar Georgu. Es domāju, šo sezonu. Ir atšķirības mazliet tajā novirzē. Ja Georgs, es teiktu, viņš ir vairāk tiešām gariem kalniem un var indālo nobraukt, tad Markam būs, Marks brauc taktiski. Viņš izjūt to sacensības ritmu, un viņš būs mazliet īsākiem kalniem un viendienas sacensībām. Es teiktu, ka ļoti, ļoti talantīgs braucējs. Man ir aizdoms, ka Georgs beigās nebūs kalnu braucējs, jo, piemēram, skatījos viņa jaudas datu visu pārējo, tā kā viņš būs vairāk kaut kāds skuņa veidīga līdzīgs braucējs, kurš uzbraukt kalnā, bet viņš nebūs tikai tīrs kalnu braucējs. Viņš būs, man liekas, diezgan universāls beigās. Universāls, viņam pietrūkst asums, lai viņš būtu universāls. Bet tā kā es saku, viss var mainīties vēl šitais gads un uz nākšo gadu tīri arī no savas pieredzes. Es teiktu, daba bija man apdāvinājusi, tad arī man pašam
es biju jaunākais juniors, es tur cīnījos pa 3, 6, un labi indāvos es tur vinnēju. Bet tad 2. gads junioros bija, labi, ziemas darbs vispārējais, kas bija ielikts iekšā, tad 2. gadu junioros es biju tā kā diena pret nakti. Es 1. gadu aizbraucu uz nāciju kausiem ar izlasi, un es tur piedalījos, un sapņoju, pie sevis domāju, ka būtu, kā viņi var tik ātri pabraukt un gribētos, arī uzvilkt tur līderu kreklu vai vēl kaut ko. Tad nākošajā gadā, es visu vinnēju. Bija tur izņēmumi, bija tam visam savs pamatojums, bet vienkārši nežēlīgi atšķirība. Pa viena gada griezumā tas potenciāls atvērās tā kā, tā kā viņam visā līdz priekšā un tā stabilitāte tagad pateikot, viņš būs tāds un tāds, tikai es domāju, ka tas nebūs super pareizi. Jo, tāpatās, ja mēs skatāmies arī tos, kas viņam tāpatās būs jāiebraucās. Visticamāk, viņš kalnetipos aizbrauks atrāvienos sākumā vēl kaut ko. Es domāju, ja nenotiks nekas slikts un kaut kādas problēmas ar veselību vai vēl kaut ko, viņš būs profos. Viņš būs profesionāls. Viņš parakstīs līgumu, es domāju, ne šogad, bet nākošgad. Ja visi iet turpin tā, kā viņam iet, es domāju, viņam viss ceļš ir vaļā, potenciāls viņam ir, un viss būs kārtībā. Un tad jau reāli arī varēsim mēs konkrēti pateikt, vai viņš var, vai viņš nevar. Ja mēs skatāmies tas pats Tadejs, tīri, ja kalnā braucēji, kas ir, viņi sver arī ap 60 kg. Ja mēs skatāmies tīros gorņakus, viņi ir 60, 62, bet Tadejs un visi pārējie, kas brauc piesim daudz dienas, viņi ir mazliet smagāki. Viņi ir spēcīgāki, bet tajos pašos brīžos viņi arī lielo tūru kalnos brauc. Un tā kā uzreiz pateikt tikai sarežģīti. Es uzskatu, ka tas nav izteikts sprinterus. Sprinters tā kā pateikt jau uzreiz, tur mazliet viņi vieglāk ir, bet šiem brauciem es domāju, ka nevajag viņus ierobežot, kad es domāju, ka viņiem ir tas spektrs vēl ir pašiem jāatrod. Jā, tāds ir, bet labi, ar Georgu esmu diezgan pārliecināts, ļoti pārliecināts. Tikai redzējis jaudas datus, viņa vecuma čaļiem, viņš nebūs, ka tīrs kalnābraucējs, 100 punktu. Nē, tīrs viņš nebūs. Nebūs tīrs, bet viņš nebūs arī tādajā līmeņa, teiksim tā, kalnābraucējs. Nē, tur ir nav, tur ir tas pats, kad bija arī šitais mūsu Ineosā šīs, kā viņš sauc, Kur valsts? Bernals. Bernals arī. Viņš arī 1. gadu junioros, viņš tur 4 minūtes 8 vats vairāk griez. Ja, tur, tādas cipars, tur reti kurš griež jau tādā vecumā, bet es teikšu, ka viņš būs savādāks. Toms ir es teikšu tā, ka Toms ir asāks, Toms vairāk klasika braucējs. Tāds viendienu braucējs, kurš var nofinišēt. Viņam ir sprints, viņš ir asāks, bet to viņam tas nāca ar gadiem. Ja tagad mēs izējam, kas tagad sportā ir izmainījies, tagad es biju, Toms ienāca mums pāris gadus vēlāk aiz manīm, bet tagad iziet uz jaunības atjaunošanos. Kāpēc notiek, kāpēc tik ātri viss tā profosiet, visu ātri paraksti, visu pārējo. Viņi tie pa lielām forsēt. Es domāju, pēc gadiem 5 ritembraucēji, līdz 30 gadiem būs retums. Būs ļoti maz tādu ritembraucēju. Ja mēs kā piemērs Sagans, viņam vienkārši maksāja liels miljonus, tāpēc tas ir tikai sākums, tas tirgus ir iesācies, bet tā spriedze, tas apjoms, tā intensitāte, ko viņi liek tagad iekšā, vienkārši tu nebūsi psiholoģiski gatavs pēc 30 aizbraukt. Te jau būs apnicis. Un tu vienkārši pa lielam brauks tā kā brauc Frūms, kuram maksā tur 4-5 miljonus gadā. Kāpēc ne?
Nu, ja tu paliksi virs tiem 30 gadiem. Bet tas rezultāts būs līdz tiem 28, 29, un tad viņš kritīsies. Tagad tādējām ir tas pīķa gadi, es teikšu, ko 3, 4, un pēc tam viņš izies uz mazāku apjomu. Viņš turpinās vinēt, bet viņš vinēs daudz mazāk. Viņš arī brauks mazāk sacensības, jo viņam resursi vairs neatļaus to darīt. Kādreiz bija tā, ka tas sportists auga, viņš progresēja, jo riteņbraukšana bija maratonisks sporta veids kādreiz. Ja tev vajadzēja tur pieredzi, bāzi savākt tur tajā lielajā sportā, plus vēl medicīna, ja tur mazos uzreiz neindējinos. Daudz asinis, vajadzēja. Jā. Tā tur pie tiem 30 gadiem, piemēram, lai tūri vinnēt, tev vajadzēja būt pie 30 gadiem. Tas bija tas vecums, kur mēs tur labi iznāca Contadors, ja tur arī Andi, tur 2 eksemplāri, ja mēs skatāmies griezumā uz to apjomu, kas ir riteņbraucēji, tad 1, 2 vienmēr kaut kur izšāp, protams. Bet viņi jau nebrauc, tur viņi jau pēc tam vairs nevinēja, pēc 30 gadiem, tur 35 vairs nebija tas rezultāts vairs. Un tāds jau vienkārši arī Sagānis runāja, ir tā spriedze tiem jaunajiem, kas ir tā uzmanība tagad, televīzija, reklāma, viss pārējais, ļoti daudz jau paņem to enerģiju. Tāpēc ir tad tie jaunības gadi, kad tu tolerē, tev organisms atjaunojās, tu spēj visu tā kā apstrādāt, un pēc tam vienkārši nāks jaunais iekšā. Un viss. Un tu pie saviem, ja mēs skatāmies Vanderpools, viņa sākuma, ja viņš ienāca tikai šosejas riteņbraukšanā, cik viņš agresīvi brauc, pilnīgi visu pasākums. Tagad jau viņam tas jau pie šitiem gadiem, viņam jau tas sarūp, viņam ir konkrēti mērķi tikai uz lielajiem startiem. Tā, kad viņš ienāca iekšā, viņš bija spējīgs pilnīgi visu pēc kārtas. Vienalga dod, ko grib, es vienkārši visu ņem līdz galam. Un tas arī ir, un vienkārši viņi tā pamazām, tas nenotiek 1, 2 gadu laikā, 3, ja. Es saku, kopā tas aizņems 10 gadus, bet, es saku, vēl 5 ir palikuši, ka mēs līdz 30 gadiem redzēsim riteņbraucējus. Un tas arī būs to, ko jūs Jānunē, kad ir jau tagad veidojās, cik saprotu, tur zēniem pilnīgi 14-gadīgiem jau kaut kāds mērīt šitie datu analīzes jau sāk vāktas iekšā, ja? Jā, tā kā viss tiek darīts, tā komandas meklē jau jaunos talantus tad, jo, teiksim tā, viss sacenšās, kurš atradīs lielākos talantus pirmie. Piemēram, tā kā Vīzam izveidoja šogad junioru komandu, viņi savāca, tā kā, es teiktu, zvaigžņu izlasi, un citas komandas jau taisa U17 komandas. Un, man liekas, ir tikai laika jautājums, līdz kāda komanda uzsāsīs U15 komandu. Iespējams, tas jau ir liekas Beļģijā, bet tā vēl nav liela komanda, kur vienkārši mēģina savākt tikai vistalantīgos jau laicīgi, teiksim tā. Jā, jo tas saucās, zin kā, kādreiz vēl manos laikos bija Krišlauks Jānis, treneris, ja, un viņam bija tā pieeja. Bija mums, protams, ierobežot, vienkārši tur varbūt bija problēmas to, ka viņam bija dažādi vecumi tie bērni vienā katlā, bet tā ideja patiesībā tagad viņi sāk pamazām ieviesties. Tā kā vispār globāli sportā, ka mēs sākam ar maziem un mēs viņus vienkārši forsējam. Es teikšu, ka notiek forsāža. Forsāža un lielajām valstīm, protams, resursi ir lielāks, jo mēs, piemēram, nevaram, es teikšu, kā, jo mūsu valsts ir maz. Mums tos riteņbraucēji maz un sportistu vispār maz, ja mēs skatāmies globāli, kā mums te valstī iet, tas sports ir tāds uz slidenes robežas. Un vienkārši daudz citas visādas intereses visiem ir. Bet ja mēs ietu tikai tajā principā, visu tā pēc kārtas, mēs tur jau datus vācam, liekam, mēs viņus tur trenējam, viņi jau tur junioru vecumā ir, tā kā bija jau 23, 22 gados, ja jau tādi nobrieduši visi, viņi salūzīs. Un viss būs, viens varbūt mums atradīsies, bet to nav teiks, ka viņš izdzīvos. Jo kur ir mazliet mums vēl problēma, kad mums ir laikapstākļi, mums ir skolas un izglītības tā sistēma. Ja? Mēs ziemas laikā darba dienās ārā uz šosejas izbraukt mēs nevaram. Arī mežā nevaram iebraukt.
Jo viņi visi mācās līdz 3, līdz 4, viņi ir skolā, tā diena ir gara viņiem, un vakarā jau ir tumšs, un tu vari vienīgais, ko izdarīt, uzsēsties uz velogalvu. Bet kāds piemērs arī bija, Jānis arī tā kā veloveltni nolika mazliet viņa atsevišķi, ka tas nav tas pats, ko mēs varam izdarīt uz šoseis ārā. Ja, organisms neadaptējās tai slodzei, tai realitātei, kas tevi sagaida sacensību laikā. Jo, iespējams, kad es kļūdos, bet man veloveltnis asociējas vairāk ar neuromuskulāro darbu, sirdī kaut kas mazliet, bet ir tas fiziskais iegums no tā veloveltņa ir maziņš attiecībā. Ja es izbraucu 3 stundas uz veloveltņu vai 2 stundas ārā, es teikšu, tās 2 stundas bija daudz vērtīgākas nekā tās 3 stundas uz veloveltņu. Kaut arī es tur uztaisīju intervālus maksimāls vēl kaut ko tādā garā. Tā kā, tāds ir mans novērojums un tas uzskats, jā. Un tie mazajiem, kas ir, un kas mums, man tā liekas, ir, iespējams, ka tas ir visā pasaulē, mums skolu iestādēs trūkst fiskultūras, sporta nodarbības. Jo tas pats, ko minēja arī pa tiem pietupieniem, vienalga kūlenis, pietupiens, krusols, kaut kāda lecieni, viss pārējā. Es teikšu, ka tā kā tas vairs nav prasības skolā vairs neprasa, nav vairs normatīvi, nekāda kontrola darba, atzīmes par to vairs neliek. Tad tie bērni atnāk tajā sportā, viņi ir fiziski neattīstīti. Lielāk ir izņēmumi, protams, kur ir kaut kāda skola, kur tas viss notiekās, un ir izņēmumi, bet globāli visos sporta veidos vienkārši bērniem pietrūkst tās fiziskās aktivitātes. Tāda ir gadžets, svaiplojam telefonu, vispārējo, un nav tās kustības tik daudz tieši mazajiem. Un tad, ļoti, es teikšu, ka līdz tiem junioriem ir ļoti grūti viņu uztrenēt. Ja es strādāju tikai junioriem, un viņi sākuši kaut kādos jauniešos, varbūt tikai ir trenēties īsti, un iepriekš, šur tur aizgājuši, bet īsti nav nodarbojušies ar citu sporta veidu, tad es teikšu, ka, tur diezgan grūti kaut ko izdarīt ir. Jo šitā mums ir Georgs, Marks, Helvijs, Arvīds, Strēlis, tā taps ļoti labi progresējis ir. Bet tie pirmie 5, patiesībā, es teikšu, ka tas ir, viņi vienkārši piedzimuši talantīgi ir. Viņi, radīti sportam, teiksim tā, un viņi ir pareizi kaut kā, viņam viss ir sakrits, kad viņi tajā sportā ir bijuši, viņi ir apbružājušies, viņi trenējušies, viss bijis pareizi. Ja, bet, tas gads ir vienkārši bijis ļoti pateicīgs priekš sportam, lai kā lai pareizāk pasaka. Vai arī viņi atnāca uz ritembraukšanu, teiksim, tā, kā ritembraukšanai paveicās? Jāskatās, es domāju, ka globāli var pat pastīties arī citus sporta veidus. Iespējams, ka tas ir vispār, tie gadi varēja būt, kad daudz ir talantīgi sportisti vispār Latvijas sportā. Redzēs, vai tieši 2008. gadā būs arī citos sporta veidos ļoti daudz talantīgi sportisti. Jā, būtu pašam interesanti, vajadzētu mazliet pavērot, jo tas nav tā, ka mums jau nāk tāpatās ir iepriekšējā gada. Man bija 7. gads arī, tā, kad es trenējos, mums bija arī ļoti daudz. Es biju Viesturs, bija Raitis Koruļovs no Rīgas, un bija arī kaut kāds Artis Rozi. Visi perspektīvi, mēs atbraucām uz nāciju kausu, un visi varēja cīnīties pa godalgotām vietām. Un nāk tas periodiskais, man tā liekas, vienkārši nāk tā jaunā paudze, caur kaut kādiem gadiem. Un viņi vienkārši, ja viņi trāpās tev, mēs viņam labi sanāk visiem darboties kopā un virzīt pareizajā virzienā, viss aiziet, jā. Jā, arī jāmin to, ka tu biji ļoti spēcīgs juniors,
un First Cycling, kur ir visi junior rezultāti. Viņam arī ir junior ranks, un pats pirmais junior ranks ir tieši no 2005. gada, kas bija tas otrais junior gads. Mans jautājums ir, kā domā, kurā vietā starp visiem pasaules junioriem tu šajā rangā atradies tajā gadā? Nav nejausmas. Tu vari minēt, tu biji ļoti spēcīgs. Es varu minēt, tas ir pārliecinoši visu laiku labākais Latvijas rezultāts starp junioriem tajā rangā. Tikai pārliecinoši. 30. Trešā vieta. Jā, ok. Nē, mēs mazbrauc. Tāpēc es zinu, kā es tā neju pa sevi stāstītu. Iespējams, ja tajos laikos būtu situācija, tajā sportā, kāda ir tagad, kas to, lai zinu, kāda man tā karjera būtu izveidojusies. Man bija 47 uzvaras junioros. Arī vispār kopā, runājot arī pa Latviju, mēs braucām 4 UCI sacensības. Es braucu, tas ir Horvātija, Bazilikata, Karlsbergs un Lodz. Es viņus visus 4 vinnēju. Jā, tāds ir. Ipa Līdzeno, Ipa Kalniem, tā bija. Tur Eiropas čempionātā mazliet negudz. Īstenībā man bija, es teikšu, Georgs brauc mazliet tāpat kā es. Viņš brauc caur savu spēku vairāk. Viņš jūtas labi, viņš jūtas pārliecīgs, viņš jūtas spēcīgs. Un viņš vienkārši brauc līdz atmetās. Iespējams, ka tur mazliet ir jāpiestrādā pie tieši tā spēka sataupīšanas, sadalīšanas. Un pasaules čempionāts bija tik neveiksmīgs, bet es biju izdarījis sliktas lietas. Mēs tur kompānijā Murjāņos sagatavošanās posmā, un tas karmiskais nospēlēja tā, kā droši vien tam vajadzēja būt. Bet, jutos labi, bet tas arī ir atspēlējās. Tāpēc es saku, ka jāiziet ir cauri tiem mazajiem tam visām situācijām, lai tu pēc tam novērtētu, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Tas, daudz ir tie, kas to nodarbojas lietas kursā, bet bija situācijas. Jā, arī interesanti tas, ka tieši tavā vecumā, tavā gadā bija arī 2 ļoti spēcīgi igauņu juniori, Reins Tāramē un Tanels Kangerts. Man liekas, arī lietuviešiem arī tieši tie paaudzē 80. gadu vidū arī piedzima ļoti daudzi talantīgi braucēji, kuri brauc pasaules turnīriem. Šī interesanti, jā, ka tieši tajā vecumā, tajā laikā Baltijā bija tik daudz labu braucēju. Jā, es saku, jo tas ir, jo tie sporti, es domāju, ka tas ir, ka tas notiek cikliski. Notiek, cikliski tā, tas katrai jomai katrā gadā piedzimst kaut kāds sava nākotnes tā arodā nesēja tālāk. IT, biznesmeņi, politiķi, vēl kaut kas sportisti, tur tādi sportisti. Jo nav tā, ka katru gadu mums tagad nāk, un katrā vecuma grupā mums tad ir super talantīgs. 1 vai 2 vai 5 vai kā. Tā nav. Ir, kur ir tiešām talantīgi, kuri ar dotību, talantīgi, tas saskan tā kā dāvana, bet ar dotībām, kur jau ir tas daba devusi, un ir kaut kāds periods, kur ir griba, kuriem ir motivācija, un viņi ar savu tīro motivāciju vienkārši sasniedz kaut kādu līmeni. Tā, diemžēl, ir, jā. Jo tā kā es arī sākumā teicu, čempionu mēs nevaram izveidot, čempionu piedzimst. Viņš tāds vienkārši ir, un tad tev ir jāsagaida, kad viņš ir atnācis. Jā, tā kā, lai saprastu, cik iespaidīgi 3. vieta šajā rangā, es izšķirstīju vairākus gadus. Tā kā pēdējais latviešu juniors, kurš bija top 100, bija Pauls Rubenis 19. gadā. Tajā gadā arī Kažis bija 106. Jā, tā kā 100. tajā rangā ļoti grūti iekļūt ir pēc rezultātiem. Tad iepriekš šķirstīju tālāk ir Neilands bija laikam, kurš bija 60. Jā, tad bija Skuiņš. Tā kā top 100. starp junioriem iekļūt ļoti grūti. Tā kā, un jā, gads bija 3. Tāpēc redzēs, vai kāds no latviešu junioriem to spēs pārspēt varbūt nākamgad. Jā, tagad
Tagad būs grūti, es domāju. Es domāju, būs grūti, bet es domāju, visas iespējas šitai paudzē, es domāju, būs visas iespējas. Jo, zin kā, nu, tā kā rādītājs, kas ir, man tā liekas, pats svarīgākais pēc tiem junioriem, un tagad tu tiec tajā lielajā sportā, tev vajag cilvēkus pareizos apkārt. Jo patiesībā līdz tiem, zin kā, daudz kā to, tur ļoti grūti, tur līdz tiem profesionāļiem tikt un tādā garā, bet patiesībā pats grūtākais posms ir, kad tu esi tur iekšā. Tad tu, nu, vai nu tev ir tas atbalsta kolektīvs, kas ir ar tevīm ikdienā, nu, kaut kā ne blakus visu laiku, bet vienmēr, kas ir tavs supports, advisors kāds, nu, kas tev ar kaut ko, jo tagad tu esi tajā lielajā sportā, tu paliec viens pats. Tev ir plāns, un tu būvējam jau tu sāc pieaugt. Nu, tev tomēr arī ir no daudz kā jāatsakās, tu jau paliec lielāks, un tu dzīvo visu laiku kaut kur projām, tu tikai trenējies. Un ja tu esi pilnīgi viens pats, visu turi sevī nes to nastu, tad ir ļoti grūti. Tas iespējams bija tā kā man mīnus, ka man īsti nebija cilvēki, kas bija ar manīm. Es biju ar teikt viens pats, bet to, dzīves pieredzi, un to es tā kā novērtēju, saprotu, kā tas viss notiekās. Ja piemēram, Tomam mēs redzam, ka Tomam kolektīvs ir fantastisks, izveidojies apkārt te padās ar mūsējiem visiem olimpiskās vienības dokiem un pilnīgi viss, kas mums te ir, ja, tas atbalsts, tas ikdienas darbam un visam pārtām, tas ir vajadzīgs. Bez tā, ja tev nav to cilvēku riņķī, tad būs ļoti grūti. Un tad tas ceļš nebūs tik viegls. Ja, jo tur, tajā lielajā sportā, es arī, kad nokļuvu, tas pirmais, es tur pārāk domāju, visa dzīve sāksies, viss baigi forši ir, un tu sāc to ikdienu izbaudīt un saproti, tas nav tā kā es to biju iedomājies. Un, jā, tā kā, ko es novēlētu, man teiks, tiem mūsu nākošās paudzes visiem profesionāļiem, kas tur nokļūst, būt ar cilvēkiem riņķī, veidot sev to patīkamo, to vajadzīgo mikroklimatu apkārt, kas tevi saprot, kas tevi atbalsta, kas tevi var virzīt kaut kādos momentos uz priekšu. Jo tas ir pats primārais. Tas ir pats svarīgākais, lai tas rezultāts būtu. Es domāju arī, ja to pajautā Tomam, tad viņš teikt pilnīgi to pašu. Jo, tas ir pats svarīgākais. Arī ļoti svarīgi atrast īsto komandu, teiksim tā, kurā tu iedries. Nē, saprotu, ka domāju, tā kā apkārt cilvēki, arī ģimene, vispār, bet arī komanda, jo, piemēram, es nekad mūžā savu junioru nesūtītu uz Kofidis vai arī uz Astanu. Es nekad mūžā uz tām komandām nesūtītu viņus tur vismaz tajā vecumā. Ir divi, tagad iespējams, ka mazliet savādāk, bet ir divas opcijas. Vai tu sevi parādi uzreiz, jeb arī komandai ir kaut kāds tas skatījums, mums ir 1 gads, 2 gads, un tad man no tevis vajag tādu rezultātu, vai tu aizēji otrajā plānā, un tu vienkārši esi racējis. Un ja šajā te pārējā, jo patiesībā, ja tu piemēram, tu junioros visu laiku visu vinēji, tev viss kādu psiholoģiski, tu izēji uz startu ar domu nevis, tur ir atbraucis vēl kāds, tur vēl kāds, bet tu atbrauc uzvarēt, jo sacensībām ir jābrauc uzvarēt. Tur nav jāstāsta, kas ir atbraucis, kāpēc pārsvarā vinē vienu to pašu, jo viņi brauc uzvarēt. Viņi nedomā, kad viņi, tagad tur atbrauc šitais Gavīrija, tur atbrauc sprinteriem, piemēram, un viņi nobīstās. Viņam piemēram, tie konkurenti, tie 3-4 konkurenti, kas viņam ir, viņam tas uzdzen adrenalīnu, un viņus grib vinēt, viņi atbrauc uzvarēt. Patiesībā tas sports ir tā kā wild animals, izlaist ārā, un tad viņu vienkārši tajā finālā, kad notiek tās
fināla tās cīņas, viņi vienkārši, mērās, kurš būs spēcīgākais, kurš būs labākais. Tur ieslēdzas tāda ķīmija iekšā organismā, ka tu, ikdienā viņu neredzēsi nekad. Tas ir, un pat tas stāsts par to, ka tev tās komandās ir tās opcijas, tu vari pats patiesībā, tur ir svarīgi tieši tās psiholoģiskais tavu stabilitāti. Tu aiziet uz mazāku komandu, tu tagad saki, tu uz Kofidis nelaistu. Jā, franču komandas, viņas vispār ir interesants, tur ir savdabīgi, bet ja tu psiholoģiski zini, ko tu gribi izdarīt, un tu esi super spēcīgs tieši psiholoģiski noturīgs, tad tev tajā komandā arī būs viss iespējas izaugt. Bet ja tu sāc šaubīties par kaut ko, ka tev tur man neļauj, man tur tas un šitais kaut kas traucē, tad tu ej lejā. Tad tev rezultāts nesanāks. Tu aizies uz Ineos, un vienalga tagad, kas mums tāda Bora, ja mums ir Vīzma un Emirāti. Vīzma mums ir Emirāti, jā, tur tagad topā, bet tu var aiziet arī, tev var paņemt uz turieni, bet ja tu pirmajā tajā ciklā neparādi, ka tu vari būt uzvarētājs, viss. Tu esi apakšā, viss, tu roc. Tev nebūs tā, ka tev iedos iespēju. Vai tu ja mēs paskatāmies, tu tie Spāņi, kas uz Emirātiem aiziet, viņam ir iedots gongs, kur ir brīvais režīms, kur viņi var braukt projām, vēl kaut ko, tur uzcirst, vēl kaut ko, viņa nav izteikti tāds, viens džeks atvis, kur, mēs tagad ejam caur tā kā ar tādēļ, ja. Un ja viņi tajos pasākumos sevi neparāda, tad viss ir. Un tajā pašā brīdī arī, kad tu sāc darīt to melno darbu, teiksim, ja, to visu pozicionēšanu, vilkšanu, strādāšanu uz to līderi, ar katru pasākumu tu iej tādā dziļākā neticībā, ka tu pats vari vinnēt. It kā tu gribi vinnēt, bet tu vairs no viņas netiec ārā no tās bedres. Tu esi jau pieradis, tu esi iegājis tajā organisms ir iegājis tajā režīmā, tajā ritmā, kad, piemēram, man gonga beidzās tur 5 km pirms finiša. Tur kilometri pirms finiša kalnā, jeb arī izvedot uz sprintu, un tu vairs nemāki uzvarēt, tev vairs nav tās uzvaras. Jo uzvarēt arī ir tā ir māksla, tev jāmāk uzvarēt. Tu vari būt super pats spēcīgākais žeks, bet tu nekad neesi vinnējis, un tu esi zaudējis to asumu, tu nevarēsi uzvarēt. Tu vienmēr kaut kur atdursies. Tā kā tie pirmie gadi, tas pats sākums ir pats svarīgākais. Kā es aizgāju uz tādu arodu, ja man iesākās pirmie 2 gadi bija smagi ar Ekšteinu, vispārējais, 3. gads HTC, kad es biju, man bija uzvara Kataloņas etapā, 2. vieta, 3. vieta bija, pa priekšu es varēju dzīvoties, šādās tādās sacensībās, bet parakstot līgumu ar Katušu, es Katārā, 1. gadā Katārā nokrīt, salauzu plaukstu, mēnesi izlaidu, uztaisīju operāciju, un atsāk mani vienkārši uzlika uz sacensībām, lai iebrauktos pēc traumas, palīdzi. Palīdzi tur džekiem, tur pirms kalnu, pastrādāt. Un visiem tāds iepatīk, es puika vienkārši saku, ja vajag, tā vajag. Tu ņem viņus ved un noliec pozīcijā, visu izdari, un visiem iepatīkās, un pēc tam tavs kalendārs jau aiziet tāds, kad tu ej apakšā zem visiem līderiem. Un tā tu kļūsi patiesībā par otrā plāna braucēju. Un viss. Un tas arī, tas message arī tiem jauniem, tas sākums, tas būs pats svarīgākais. Jā, arī, piemēram, tagad ir vairāk čaļi komandās labās, Ķemins ir Red Bull, Marks ir Cannibal, Bahrein, tā tālāk, Toms ir Francijas komandā. Problēma tāda, ka tev ir uzreiz sev jāpierāda. Ja tu nepierādīsi sevi šogad, tev izmetīs no komandas, ja tu nepierādīsi sevi nākamgad, tev izmetīs no komandas un nepaņems U23 komandā. Un, ja tiks U23 komandā, tad praksīs visizmāk 2 gadu līgumu. Ja tu neparādīsi sevi 2 gados, tev izmetīs no tās komandas. Ja protams, tāda tev visu laiku jāpierāda sevi ir. Jā, tur nav vispār nekāda variantu. Jā, jo es saku, jo tagad viņš ir ļoti sakāpinās tas sporta veids. Jo, rindā jau stāv.
Nu, mums šeit ir tā kā limitēts daudzums to sportistu. Tur zemāk Eiropā, tur ir daudz. Tur miljoni, un tā konkurence ir, vai tu vari, vai tu gribi, un tu esi spējīgs to izdarīt. Un cik tu gatavs esi atdot tam? Cik tu sevi dziļi vari izmocīt? Vai tev patīk sevi mocīt? Ja, jo tagad es, kā piemērs, es biju pēc pirmā līguma, viņš gāja uz beigām, man neatstāja komandā. Mēs tur ar francūžiem mazliet tā vārds pa vārdam nesalikāmies. Un pirms HTC es parakstīju, tad menedžers, komandas direktors, mums bija sava saruna, un viņš teica, spēcīgi riteņbraucēji ir daudz. Visi ir spēcīgi. Bet viņš uzdeva jautājumu, vai tu esi gatavs braukt 7 stundas, tagad ārā sniegsnieg? Vai tu vari nobraukt 7 stundas, ja ārā ir slikta laikapstākļi? Un tas ir tā, ka tas jautājums attiecās uz to, cik tu esi gatavs sevi izmocīt, lai dabūtu rezultātu. Ja, cik tu esi gatavs sevi iet pāri saviem kaut kādiem grūtumiem, nevarēšanai, lai tu tiktu pie tā rezultāta. Jo tas ir visiem matais, tā ir atslēga. Tam rezultātu, beigu rezultātam. Ja tu kaut kādā brīdī sevi pažēlo, viss, tu nekā nevarēsi vinēt. Jā, tas ir galvenais. Un tā atlase, jā, tev visu laiku ir jāgrib, un tev jābūt vienam mērķim tikai. Sevišķi šitajos gados, kas ir sākot ar junioriem, es teikšu, ka tādi zēni, es pat būtu priecīgs, ja mums Latvijā tos bērnus, tādus zēnus, tur 12, 14 gadīgus, viņus vairāk fiziski nodarbināt. Tieši ar kaut vietu, ar citu sporta veidiem. Un ritenis nāktu iekšā tīri tā kā speciālais sporta veids, kur tu izkop tehniku, vadīšanu, grupā, maiņas, visu to pārējo, tā izstrādāt. Jo, ja tev būs tas fiziskais uzaudzēts, tev būs no kā ņemt to enerģiju. Tev būs ko ņemt un tu būsi daudz spēcīgāks. Jo, mēs uz riteņa sēžam, mums ir 3 kontaktpunkti, stūri, sēdeklis un pedāļi. Tu, piemēram, uz riteņa, tu vari, jo ritenis, ko viņš dara, viņš tev noēd visu muskultūru. Tu paliec vājš, tīzlis, šķīps, greizs, nepareizs. Ja tu nevingro, ja nesporto, vēl nedara visu paralēlās lietas. Jo enerģija jau nāk nevien tikai no sevišķi izturības sporta veidos, tev enerģija dod ne tikai tie tauki, bet liekā muskuļu masa. Liekie muskuļi, kurus tu it kā tieši neizmanto tajā sporta veidā. Pēc mums riteņbraukšanā. Ja. Spēcīgi muguru, rokas, vēderpress, viss pārējais, kas tevi satur kopā. Sezonai ejot, tev enerģija sāk ņemt no muskuļiem. Un ja tev nav tie muskuļi, viņi ir tukši, visu, un tu noej lejā, un tu vairs neko nevar izdarīt. Tāpēc, ko man iedeva mans pirmais treneris, kāpēc iespējams arī izbraucu savu to karjeru līdz traumai, tas, ka man bija nežēlīgi spēcīga fiziskā sagatavotība. Jo es iestājos riteņbraukšanā, es pirmos 2 gadus riteņu neredzēju. Man bija tikai fiziskais. Skriešanas, lekšanas, trepes, slēpošanas, viss kaut kas, pie kaut gan es sporta skolā iestājos, lai dabūtu sporta riteni. Tajā laikā tas bija tā kā mērķis, kāpēc es pārgāju uz riteņbraukšanu, lai tiktu pie riteņa. Bet tas arī iedod to boost, jo mums, kas ir pats svarīgākais, vēl, es domāju, 2 gadus ir tas junioru vecums. Ja, kur tas progress, kur tas reālā iespēja to parakstīt to līgumu. To, ka tu būsi zēnos čempions, no vienas puses nevienam tas, no vienas puses tas neinteresēs. Tagad jau viņi var veidot tās komandas, tu tāpatās profesionālajā sportā ātrā pa 18 gadiem diez vai tu tiksi. Ja tev, pēc no 18 gadiem tu vari parakstīt to līgumu, tu vari parakstīt 16 gados, bet nav teiks, bet reāli piedalīt, jo ir bijuši Beļģiem gadījumi, kad
viņi paraksta sportisti jau 2 gadus iepriekš, pirms viņš nokļūst tajā lielajā pelotonā. Jā, viņam dod to handikapu, ka mēs tev jau paņemam, tu brauc, progresē, viss attīsties, un tu esi tajā lielajā sportā. Bet nav jau teicis, ka viņš par tiem 2 gadiem izdzīvos, un viņš gribēs vēl braukt ar riteni. Jā, tāds ir, piemēram, agrākais gadījums ir pat 3 gadi. Tas čals, šogad viņam būs 2. junioru gads, arī no Beļģijas. Viņš uzvarēja pilnīgi visas jauniešu gonkas Beļģijā, abos 2 gados. Pagājušajā gadā arī bija diezgan labs, un jā, šogad es domāju, viņš būs top 3 čals pasaulē. Un arī es dzirdēju no cita beļģu braucēja, kā viņš pat dzēra vasarā, ka viņam ir tik liels talants, ka viņš var darīt jebko pa lielām. Jā, kā teica, ir talanti, kur viņš piedzimst. Jā. Jo ir, zin kā, ir tas tā, viņš super spēcīgs, un tu vienkārši minēji to dzeršanu. Līdz 25 gadiem, līdz 24, vēl pēc veciem standartiem, ja kad varbūt nebija tik traks tās slodzes, līdz 24 gadiem tu varēji daudz ko darīt. Tu varēji arī varbūt izlaist kādu nakti, un nākšā dienā tu būsi ok. Ja tur pagulē 2 stundas, tu, protams, nedrīkst stāstīt tagad, it kā nevajadzētu. Jā, tagad junioru var izslēgt ārā šo. Bet idejiski līdz tiem 24, līdz 25 gadiem tu jūties atjaunojies jebkurā brīdī. Jo, ja mēs skatāmies, tas arī tas trakākais, jebkur arī tie paši lielākie talanti, viņi ir visagresīvākie līdz tiem 25 gadiem. Tā, kad viņi ņem visu pēc kārtas, ko var paņemt un darīt varbūt kaut kādas citas lietas vēl. Vienkārši organisms to tā kā apstrādā, viņš tiek ar to galā ar to visu slodzi. Bet no 25 uz augšu mēs pakāpeniski sākam sēsties, palikt veci. Un tad mums ir, reāli ir, katra mazākā niansīte ir jāpieslīpē un jāsāk ir domāt. Un tas sacensība apjoms jau arī mainās. Un, jā, tā kā teorētiski, jo zin kā, tu vari apēst čipšpaku, izdzert kolu vakarā un iet gulēt, bet tev ir jābūt 100% gatavam nākšā dienā 9:30 būt uz treniņu. Un ja tev tā XL čipšpaka ar to 2 litru kolu ir ietekmēs tā, ka tu no rīta esi uzbriedis un vispār nevar izkāpt no gultas, ja tev ir slikti, tad ir sūdīgi. Jā, kā bija tavā gadījumā, jo sanāk tavā paudzē bija tieši basketbolā slavenā tusētāja paudze, kuri 2009. gada Eiropas čempionātā izrādīja, man liekas, gan viesnīcas numurus, gan vispārējo dzēra. Kā bija tavā gadījumā? Vai tu arī diezgan daudz tusēji, vai arī netusēji savos 20 vai arī gados? Nē, bija tā, ka es biju ļoti taisns. Man bija viens mēģis, un bija tā, ka man bija viena ziema. Es tā nebūšu tik pareizs, bet tā, kad es parakstīju pirmo līgumu savu profesionālo, tur es kaut kādus 2 mēnešus ar draugiem off-sezonā, mēs pats, bet tas bija vienīgais posms manā karjerā, kuras kaut ko tādu bija atļāvies. Jā, tā arī ir starpsezona, ka to var teoreiz darīt. Piemēram, Gerains Tomas, viņš, man liekas, aizvada tikai starpsezonas bāros. Jā. Un tas bija, man teiks, pat vienīgais. Pēc tam ir kaut kāda off-sezona, protams, karjera ejot, bet tad tu esi aizgājis 1, 2 ziemas laikā ar draugiem saticies, tur pasēdējis tur kaut. Bet tas nav bijis. Es diezgan taisni, es vienmēr gājis uz meiku, ko es gribēju tā kā izdarīt, un man nav bijis tāda problēma. Arī junioros, jauniešos, jo tā, ka mēs braucām uz to pašu Beļģiju, bija tā, ka mēs gar kanālu trenējamies, tur palēm nav pavadošais. Mēs varam aizbraukt, un tajā laikā jau tev nebija nejaudz, nekā tev nebija. Tu varēji, tev ātrums bija un puls bija, un tu varēji tipā labi vienkārši sēdēt, griezt ratu. Ja uz magnētiņu tad vēl sensori bija, tad
un nebraukt to treniņu, vienkārši pasēdēt un lai tev griežās jau kādas muļķības darīt. Neviens to neko nevarēja izsekot. Bet mums tas kolektīvs bija, vai nu es viņu arī mācēju mazliet tā kā savākt, mēs gājām ļoti čotki visu pēc plāna, man teiks, nevienu treniņu mēs neizlaidām, nenosačkojām kaut ko, bet jā. Jo tas iespējams, ka mūsu gads jau tas pēdējais, tas man teiks pārējais gads uz to moderno tehnoloģiju bija, tad mums vēl bija Motorolas atrokamās, iztumamies Siemeni, jā, tad iespējams, ka mums nebija tik daudz visādi citu gadžeti, kas novērš mūsu domas uz kaut ko citu. Tas bija pārstāt ritenis, tas arī bija, no kā mēs ķerām to gandarījumu. Paņemt, varēja aizbraukt kaut kur viens otru mazlietiņu pamocīt, tur komandiņās vēl kaut ko. Un tas man tās bija tā kā mūsu izklaides rīks un darba rīks vienā skatījumā. Jā, iepriekš arī teici, kad kļuva par profesionāli, tev pārsteidza vairākas lietas, jā, kad nonāca tie vidē. Kas tieši bija tās lietas, kas tev pārsteidza? Iespējams, ka tas stāsts būtu bijis tā, kā tu mazliet minēji, ka tu nelaistu uz Kofidis. Jā, viņi nav tik profesionāli, vienkārši tāpēc. Es varbūt saprotu, tas varētu teikt, ka Conti Pro komanda, tas ir savādāk. Francūžiem vispār, tāda ir mainījušies tā mazliet attieksme, viss tā filozofija, bet iespējams, ka man tas pirmais līgums arī nebija, varbūt bija, varbūt nebija, tā kā, viss notiek tā, kā ir jānotiek, bet viņam arī nebija tā, komanda bija vāja, iekšējā psiholoģijā. Jo, ja es arī pēc tam amatieros būdams Francijā, pirmais gads bija smags, man bija progresējoši, arī augoši viņš bija, tā karjera amatieros, un pie tā Freda, kur tagad ir Toms Strēlis, viņš bija, viņam vajadzēja uzvarēt, viņš bija tāds, kuroči mēs braucam uzvarēt. Nav neviens labāks, mēs štepselē, mēs darām, mēs ņemam, mums viss ir. Un tagad tu esi pēc tāda visu laiku tā kā audzis, pēc tāda principa. Un tad tu paraksti to pirmo līgumu, tu aizbrauc uz, tas pirmā nometne, viss kārtībā, viss tur forši, viss notiekās, trenējās, neko, un tu aizbrauc uz pirmām sacensībām. Un tad tu dzirdi to, ko es teicu iepriekš. Mums tur ir Cavendish, mums tur ir vēlīts atbrauc tas un šitai, un sāk uzskaitīt it kā visu tos čem, un tu jau noraksti, mēs ejam piedalīt, mēs ejam cīnīties pa otro vietu. Mēs neejam, tur ir tie džeki, mēs jau viņus tā kā atliekam, visi viņi ir mūsu priekšā, mēs esam pēc viņiem. Mēs varam cīnīties pa to otro vietu. Un man bija tāds, pa ko mēs tomēr kāds sakars, kas viņi tādi ir. Mēs tomēr trenējamies, viss darbojas, un tas bija, man tāds psiholoģisks sitiens mazliet tāds zem jostas vietas, jo, tu tik aplausts. Tu ej un gribi izdarīt to maksimumu, tu ej cīnīties par kaut kādu rezultātu, par uzvaru, bet tajā pašā brīdī tā atmosfēra jau ir zaudētāja atmosfēra tajā visā kolektīvā. Tā atbrauc busā sēdi un pirms startu izēj, tev vairs nav tās enerģija, tev vairs nav tās atdeves. Un tā pieredze, kas likt tā mazlietiņ šaubīties par to profesionālismu tajā lielajā. Un tad, un otrs ir fakts, kad jaunos, tagad ir, protams, daudz, kas ir mainījies un vispārējais. Man bija gada sākumā tas Epsteins pirmajā gadā, un es aizbraucu tiem sacensībām, un es nevaru vispār pabraukt. Ja es iepriekšējā gada amatieros, mums arī bija pa 150, 160 sacensības kilometri, un man tur, kā es jutos no startā, es arī jutos finišā. Man bija tāda kondīcija, tāds līmenis, kad,
arī tajā profesionālā viņi jau nebrauc pēkšņi uz 70. Ja? Tur tā ātruma atšķirība arī nav jau tāds franču amatieris un profesionālais peletons. Nav jau tā, ka tur tā baigā ātruma atšķirība ir, ka tu nevarētu braukt. Bet es jau nevaru pēc 10 kilometriem pabraukt. Un es tur ar treneri, ar doku runāju komandā visu, un viņi tur, neko, viss kārtībā. Pirmais gads profesionāļos vienmēr ir smags. Un tur tā 3 mēneši esi, izgājis, var teikt, uz startu, nomocījis sevi, un pats esi gājis es pats gāju taisīt analīzes, sevi pārbaudīju, kas pa lietu un tādā garā. Un tad atklājās, kad es tur esmu slims ar to un šito, un tad arī tas tāds, tomēr tev komandā dokam vajadzētu saprast, ka nav kaut kas, ja arī trenerim. Tu nevar būt tik vājš, ja tu mani parakstīji, ja tu uzskatīji, ka es esmu spēcīgs priekš Voltūra, diez vai tu parakstīji Džeku, kurš izvaļīja pēc 15 kilometriem Tallinas viaduktā, kurš grupā nevar atsēdēt. Tādas mazas visādas nianses, kas kas tev mazliet visu laiku iesita, kas tev tāds, tu paliec viens. Tev īsti nav kā uzvanīt, tev nav kā paprasīt padomu, ko darīt. Es tajā Francijā tur sēdi, jo tas tās, kad es aizgāju uz to Franciju, daudziem nepatika, daudz man tur tā kā lika sprunguļus, pēc tam iekšā, kas attiecās uz izlašu. Tieši Latvijā? Jā. Okay. Jā, pat patiesībā, arī visas olimpiskās spēles, kas tika izlaistas, kur nepaņēma mani un vispārējo, tas ir cits stāsts, bet mēs tad runājam par mūsu junioriem. Bet junioriem vajag gribēšanu, veidot savu pareizo cilvēku loku apkārt, un tad viņiem viss būs kārtībā. Un pa plāniem, vēl pārējot pāri mazlietiņi, viņiem viņi brauc ar Jāni Veids uz to Spāniju, Kras brauks, Toms Flaks, viņam būs ļoti labs apkalpojušies personāls. 1. un 2. martā jau viņam ir sacensības, smagas, jau paskaties. Tas ir ideāli tieši, jā, ka kalni ir ideāli. Jā, tie kalni nav, es tur dzīvoju savā laikā, ir braucam forši, priekš mazajiem arī, ja skatāmies, viņam tur ir 130 km jau distance, jau junioriem tā distance jau tendējās, viņi paliek garāka, ar mērķi, kad viņi no junioriem patiesībā jau var iet iekšā Voltūrā. Ja, tas tāds iestarpinājums. Ja, pirms tam bija pasaules čempionātos tikai 120, 126, un tā bija 90-100 km pārsvarā visās gonkās. 80, tā ir 130 km ar 200-300, var teikt, kāpumetriem. Jo viņi visu to adaptēja, un es teikšu tā, ka pēc vēl pāris gadiem, iespējams, tāds U23 vairs nebūs. Bet atgriežoties apakaļ, tad viņiem tur uzdevums pārsvarā ir sagatavojošais, nekādus lielus rezultātus vai tagad mums ir jāuzvar, nekāds tāds mērķis mums nav. Protams, taktiski tas viss tiks droši vien pasniegts, ka mēs tomēr arī ejam uz rezultātu, lai nav tā, ka mēs izejam uz startu, mums ir plezīrs. Jo tajā pašā brīdī mums notiks arī atlases priekš tā nācija kausa, kas viņam ir Beļģijā. Ja, tur cik kurš ir labā fiziskā formā, kurš var pabraukt, kurš nevar pabraukt, kas katram trūkst. Un tad viņam vēl ir 22. martā vietējās Spāņu sacensības, kas būs interesants. Tas tā kā teorētiski tā kā mums Latvijā ir, juniori ar amatieriem kopā, tā lokālās sacensības, bet tās būs tikai tiem, kas bija jau brauc uz to Beļģiju. Jā. Kur viņas noteikti, kurā pilsētā starts? Es tagad uzreiz no galvas tā nepateikšu. Bet bija tieši Alicants reģionā, jā? Jā, tas ir turpatās. Alicants starp Alicantu un Valencijas reģionu, jā, turpatās. Es tur dzīvoju 2 gadus, tāpēc es jautāju, jūs iespējams tajā gonkā esmu braucis, ļoti iespējams. Jo tā ir pēdējās tās sacensības sērija, viņam sākās ar 1. februāri. 6 sacensības, 5 viņam ir februārī, un 6 ir tieši 22. martā. Jā, tas bija, viņiem tikai speciāls seriāls Volta, jā, tā reģiona. Un es varu pateikt to,
tur bija viens posms, kurā viņi veica to posmu, kas beidzās ar kalnu. Viņi neatpalika diezgan tālu no profesionāļiem, kuri brauc tieši Valencijā no stūri iepriekš. Nu, kad tur ir džeki, kuri var 6 kilo mierīgi griezt 20 minūtes. Jā, jo es saku, jo tas Eiropas tas amatieru līmenis, nu viņš skaitās, amatieris. Nu, viņam tur pietrūka kaut kādā vecumā, kaut kas, tā konkurence ir lielāka, un vienkārši visu tāpat nepaņems. Un viņam tur tas līmenis ir augsts, jā, viņam tur ir profesionāls līmenis un tā konkurence, jo tas pats arī tā bija daudziem mūsu jau U23 braucējiem pa Franciju stāsts, kad tu pat neties tajā amatieru komandā Francijā iekšā, jo viņi jau prasa tev rezultātu. Tev ir jābūt jau konkrēti spējīgam, tie, kas ir vai zaudējuši līgumus ar Vultūru, un viņi aiziet apkārt uz franču amatieru komandu un turpina braukt, lai tu būtu konkurēti spējīgs ar viņiem. Un tas līmenis tajos amatieros, jā, viņš ir ļoti augsts. Viņš ir augsts un primāri, ko es gribētu pateikt visiem tiem mūsu jaunajiem klausītājiem, junioriem un U23 tie, kas klausās tā, jums ir jāvinē sacensības Latvijā. Visas pēc kārtas. Nevar būt tā, kad junioros vai U23 braukt un sacensības uzvarēt cilvēks, kas ikdienā strādā, sēž ofisā, brauc ar mašīnu un 2 stundas dienā uzsēžas varbūt uz riteņu un mēģina kaut ko sasteigt. Ja tas junioriem un U23, tas patiesībā ir braukt ar riteni, tas ir pamatdarbs. Jā, tas ir viņu esošais pamatdarbs, ko viņi dara, lai varētu uzvarēt. Un ja mēs nevaram uzvarēt Latvijas sacensības, tad, ko mēs varam sagaidīt pēc tam Eiropā? Tas ir tāds message, man tā liekas, visiem mūsu jauniem sportistiem, jā. Jā, protams, tāda, ka Latvijā nav kalnu. Ja būtu kalnu, es domāju, junioriem būtu krietni vieglāk uzvarēt. Tagad, kā mēs varam to varētu attiecināt vēl 2 gadu atpakaļ. Tagad bija pārnesumu ierobežojums. 52-14 bija junioriem. Bet tātad junioriem ir atvērtais, ja tu liec, ko tu gribi, un tu esi tādā pašā pārnesumā kā visi. Bet tu esi jauns, ja mēs vienkārši šito gadus, vai es pats uzkāpu Smiltenē uz sacensībām pēdējām, kas bija Smiltenē tur augustā, ja nemaldos, es atbraucu grupā, man bija jāķer es vispār uz riteņu nesēžu. Es gada laikā varbūt esmu uz riteņu 10 reizes uzkāpis pagājušajā gadu, un ja es uzkāpju 10 reizes uz riteņu pēc tāda pārtraukuma, varu braukt grupā, grupas priekšā un ķert atrāvienu, tad mums kaut kas nav līdz galam pareizi. Ja, un to, ka nebaidās, jo mums ir jāmaina tā mazliet tiem jaunajiem tas redzējums, ka ne jau tā kā Mūsiņš arī teica, Latvijā, to, ko mēs izdarām Latvijā, tas paliek Latvijā. Nevienam tas neinteresē, bet te mēs iegūstam to pārliecību, to psiholoģiju, tas sports dabū to pār, ka viņš var. Jāsāk jau mazumu, mēs nevaram ielikt tā tikai pašās augstākās kategorijas sacensībās, kaut gan tu neko neesi ārpus Latvijas robežas braucis. Tu nekad neko nenobrauks, tu visu laiku būsi aizmugurē, tu atpaliks, tev izņems ārā. Bet ja tu jau vinēsi šitien un aizbrauc uz Eiropas kaut kādām mazākām sacensībām, tur tu arī parādīs, jābūt jau tam progresam mazliet. Tam izaugsmē jūs, ko ejam. Bet ja mēs nevaram te vinēt, tu aizbrauc uz Eiropu, pieraudzīs visus tos ugunīgos džekus, tu vispār, brīvs, beidzās balīt. Tā kā uzvaram te pat uz vietas, un tad arī rezultāts ārpusē neizpaliks. Jā, jo tieši Latvijā ir, man liekas, labākais iespējamais tests ir vīriem ir junioriem uzvarēt Girtu Vēveru individuālajā braucienā, un junioriem uzvarēt Danu Rožupu individuālajā braucienā. Tas ir ļoti labs tests vietējais. Jā, tas ir attiecās. Individuālais brauciens ir specifisks. Tā ir tā disciplīna. Ne visiem viņa ir paredzēta. Es teikšu tā, ka
individuālo braucienu, bet tie, kas tā kā tendēt uz to individuālo braucienu, viņiem ir jābrauc ātrāk. 48 km/h, tur bija runa, jūs runājāt par normatīviem, kas ir jāizpilda. Viņi ir izveidoti, es teikšu, tā, kad es izveidoju viņus, tad visi, ne visi, bet viena daļa ļoti šumējās, kad viņi pārāk nežēlīgi, bet no otras puses tie normatīvi, ja viņus var izpildīt, tad tu vari cīnīties pa top 30 pasaulē. Neko vairāk. Tur nav nekāds kosmos un nekas pār, bet tas ir reāls rādītājs, ka mēs aizbrauksim ar sportistu, kurš ir spējīgs būt top 30 pasaulē. Ar visu, kuram ir potenciāls, teiksim tā. Un individuālais brauciens, es braucu uz 50 vidējo Latvijā individuāls braucienu junioros. Ar Irlī, kas ir Murjāņos, ar alumīniju dzelzs stūri. Tādā ziņā bēdīgi ir, bet kas ir jāsaprot, ko iespējams tiem treneriem, kam ir šie audzēņi, kas var braukt to individuālo braucienu, uz individuālo braucienu ir jāgatavojās. Ir jāgatavojās, un bez speciālās sagatavotības tu viņu nevar pabraukt. Tu brauc savā kaut kādā tajā grupas, kā lai pasaka, savā tempā tu viņu brauc. Ja tu brauc kaut kādā savā tajā izturības tempā, jo, cik datus es redzēju, jo daudziem, piemēram, 10 minūšu individuālais brauciens no 25 minūšu individuālā brauciena jaudas ziņā gandrīz vispār neatšķirās. Un tā nevar būt. 10 minūtes un 25 minūtes tur jaudai vajadzēja būt, attiecīgi gandrīz pa 1 vatu uz kilogramu vismaz atšķirībai. Ja, tajā 10 minūtēs tev bija, ja tu brauc tur 5 vatos, tu brauc 25 minūtes, tad tev var teikt 6 vatos bija jābrauc tās 10 minūtes. Un ja tu to nevari, tā kā neesi pie tā strādājis un neesi izstrādājis to, tad to individuālo tu nevar dabūt, tu nevar viņu pabraukt. Tu vienkārši tādā savā komfortā ātrumā tu arī brauc. Vienmēr. Tas ir tāds, ļoti, ļoti labs, tā kā, to es šogad pagājuši, tas ir, es to ļoti labi pamanīju. Ka tie, kas brauc, viņam nav atšķirības, vai brauc tur tādu distanci vai tādu, viņi vienkārši brauc vienā ritmā. Un tas ir tikai tāpēc, ka viņi nav izstrādājuši tieši to disciplīnu. Tas ir, bet sprinteriem, ņemot vērā, ka mums ir galīgi līdzens, sprinteriem, kas ir mūsu jaunajiem, es domāju, ka šogad būs interesanti pastīties šos te puišus. Es domāju, ka viņi vinēs beidzot biķerniekus. Jo, biķerniekos tur aizbraukt, tev ir, kaut ja tu esi sprinters, tev jājūt, tev jāuzķer moments, tev tā īpašība ir, tu te atrāvienā vari atbraukt. Un ja nav atrāviens, no grupas tev ir jāvinē. Tam junioram, ja mēs skatāmies to pašu Igauni, kas bija 2 gadu atpakaļ. Matiks? Olivers Matiks domā? Nē, bija tas... Karls Kurits. Jā, viņš arī mums brauca biķerniekus. Viņš fiziski, bet tad bija vēl tas pārnesuma ierobežojums. Uz ko viņš var zaudēt, kur viņš sagurs ātrāk, viņu var atstāt kaut kur aizmugurē. Bet viņš cīnījās pa uzvarām sprintos, biķerniekos, tepat pie mums. Tā kā, es iesaku jaunajiem vinējiem mēs Latvijā, un tad mēs vinēsim arī Eiropā. Arī vēl grib parunāt par Epsteina Barra vīrusu, jo tas ir diezgan izplatīts junioriem, vispār tiem braucējiem, jo Latvijā arī, es zinu, ka, man liekas, tas piebeidzas vairākas talantīgas braucējus. Viens no piemēram, man liekas, bija tieši Toms Uztups, kurš arī bija diezgan liels talants, bet tas vīrus viņu piebeidza, un varbūt var pastāstīt arī par savu pieredzi ar šo vīrusu. Jā, pa Uztupu runājot, tas bija pirmie gadi, kad es sāku nodarboties kā treneris. Pirms tā vīrusa, tās
tā bija mašīna. Tas bija ļoti spēcīgs džeks. Bet viņš, man liekas, ka tas bija vienīgais, bija biķerniekos sacensības, viņš ar savu jauniešu pārnesumu, man liekas, pat viņš pat jau juniors nebija, varēja viņš braukt kaut kādas kopējās. Viņš jau bija, man liekas, pieciniekā, jeb arī bija kaut kāds atrāviens, un viņš no grupas cēlā ārā finišus. Jā, kaut ko tādu atceros, un pa Epsteinu, jā, Epsteins ir, tā ir tāda lieta, ko īsti kontrolēt nevar, jo tur ir jānoliek visi malā. Jo, iespējams, ka katrs viņu mazliet savādāk pārnes, bet man bija tā, ka, ja atbrauc mājās, man īsti neiedeva, es to visu sezonu ar viņu nomocīju, viņš kā beidzies, bet tās sekas, viss, kas palika, vairāk bija tā, kad es ārstēju, var teikt, visu ziemu sekas ar diētām, ar uzturu, ar uzturu bagātinātājiem, nežēlīgi visu ziemu strādāju, ievēroju. Jā, man tā liekas. Bet, bija motivācija. Un te ir, man tā liekas, jautājums vairāk, kā ar viņu tik galā, tas psiholoģiskā atbilde būs droši vien. Svarīgi, cik tu esi psiholoģiski spēcīgs un pārliecināts, ka tu turpinās un tu darīsi to, kas tev patīk. Un te ir tas, kur mēs salūstam, ja mums bija super rezultāts, un tad ienāk kaut kāds vīrus problēma, un mēs ilgstošāku periodu netiekam no tā vaļā. Mēs atrodam, mēs konstatējam, mēs ārstējamies, darām visu, ko mēs varam darīt tajā brīdī, bet viņš ievelkās tas process. Ja, un mēs nedabūjām sevi apkaļ uz tām sajūtām, kas bija pirms tam. Un pienāk kaut kāds brīdis, ka tu jau pat neļauj organismam iziet apakaļ uz tām sajūtām. Ka tu jau visu laiku jūties slikti. Tu iziet, tev paliek grūti, un tu viss jau padodies. Un tu beidz. Un viss beidzās. Te ir, pie katra kaut kāda tāda, jo ir vēl citu megavīrusu. Es tūri nobraucu ar to vīrusu. Tas bija nežēlīgi. Man bija otrā tūri. Man bija 2 smagi kritieni un vēl vīrus bija. Un no tiem ir tas, ka cik tu ļoti ņem to tā kā, kā tu viņu vari pārstrādāt, cik tu ļoti vari sev uzticēties, ka tu tiksi vaļā, un atkal tas jautājums, jeb arī tas skatījums, vai tu esi gatavs sevi pamocīt vai tiktu apkaļ uz sliedēm. Ja tu padodies tam, mani grūti, es vairs nevaru, es vairs nejūtu tā, kā man bija, un tu tam padodies, tad viss ir beidzies. Jo pats tas vīrs, tu nevari izdarīt. Es teikšu, tā ir briesmīgi, tā ir ļoti briesmīgi sajūta, ka tev īsti, tev nekas nav, bet tev tajā pašā brīdī, tu nevari neko izdarīt. Ja, tā ir briesmīga sajūta. Tas ir, bet galvenais ir noķert pēc iespējas ātrāk un pilnībā izveseļoties. Nolikt malā, dot sev to laiku, ko organismam ir vajadzīgs, bet tajā brīdī nevis tā, ka es tādu sēžu, ēdīšu, tur bulciņu dzeršu, neko nedarīšu, tad gaidīšu brīnumu un tikšu apkaļ. Bet tev tajā brīdī, kad tev ir jāsāk strādāt ar imūnsistēmu, ar iekšējo, to pašu ēšanu, visu pārējo, lai organisms pēc iespējas ātrāk tiek galā ar to problēmu. Jo Epsteinam, kā daudziem citiem vīrusiem, nav zāles, nav nekādu maģisko līdzekļu, kas viņu izārstēs. Ir pēc tam vienkārši organismam jāpalīdz ar visu to imūnsistēmu, lai viņš būtu spējīgs jaudīgi cīnīties to problēmu un tu tiktu apakaļ. Un pēc tam soli pa solim tu atgriezies. Un tev jābūt atkal, tas ir otrā fāze, ka tu esi gatavs sākt visu būvēt atkal augšā.
no tās sliktās pašsajūtas sevi uztrenēt, dabūt tajā līmenī, kur tu biji un uz priekšu. Jā, atkal psiholoģija. Viss ir tajā savā ticībā. Cik tu tici sev un cik tu esi gatavs darīt. Tas ir vienīgais tāds, man tā liekas, tā kā mesiķi tie, kas ir ar to saslimuši. Tā, kad ir, domājam pa imūnsistēmu, ēdam, atpūšamies, ārstējam, vedam organismu pēc iespējas labākās, uzturam pēc iespējas labākā vidē, un pēc tam ejam un sākam būvēt no jauna sporta ceļu. Jo citu variantu nav. Man liekas, lielākā problēma ir atklāt to vīrusu laicīgi. Es tagad saprastu, ka tas ir vīrus, nevis tas ir kaut kāds cita kaita, teiksim tā. Atrast, tas ir vispār primārais, man tā liekas, jebkuru problēmu. Jebkuru problēmu ir primārais atrast, ielikt diagnozi, pareizo galvenais, un tad ar viņu strādāt. Ja, bet kamēr tu nezini, kas pa lietu ir, tu eji, mana karjera kā izbeidzās. Turēju tajā, gadus apakaļ turēju, es nokritu uz gūžas, man bija smags asins izplūdums gūžā, un iespējams saraut kaut kādas saites muskuļi, kaut kas bija saplīsis. To neviens nepārbaudīja, uztaisīja sonogrāfiju, asins izplūdums, tas tūras laikā, un neko man tur sāp, bet es turpinu braukt. Man pēc nedēļas indālo braucienu es braucu, man kāja notirst, un viņi izkrīt ārā, atmirst kāja vien. Tur uz tās, kur es skritu. Bet tas bija tāds vienreizējs pasākums, lielās komandās, tur ir fizio, viss pārējais, tev tur masē ņemās, riktē, tev tur iztais no kiropraktiķi un viss pārējā. Un ejot sezonām uz priekšu, tu it kā, visu laiku tevi saved kārtībā. Tu to tā neizjūti. Un tad es nonācu Delko apakaļ Kontipro komandā, kur tas, teiksim, tās apkalpojušas personāls, viņš nav tik spēcīgs, ka tev tur viss sariktē, tu jau aizēji jau tādā, teiksim, paša organisma atjaunošanas režīmā. Un vienā sacensības gada sākumā es biju Āfrikā, mēs bijām, un es piedzīvoju arī kritienu pāris tur, un atkal nokritu uz tās pašas gūžas. Sāni, sasit ļoti sāpēlis, neko, bet braukt varēja. Vēl nākšo dienu nobraucu, un atgriežoties Eiropā, pēc nedēļu vēl jutos ļoti labi. Es teikšu, ka es pat tur treniņu, pēc sacensībām taisīju treniņus, uztaisīju savus personīgos kalnā, un viss, likās, ka būs baigi forši, un tad nogriez tā kā ar nazi. Vienā dienā visu to es nevaru pabraukt. Un tad aiziet, var teikt, viss gads, aizgāja, var teikt, visa sezona meklējumos, kas ir pa problēmu. Analīzes vēl kaut kas Āfrikā noķēra kaut kādu bacili, tur, un visādi šitie stāsti. Un tagad sports nezin, kas paliet, tas ir smagi, tas ir ļoti smagi. Bet, tur nogriez. Un beigās, var teikt, sezona beigusies, un konstatēja, kad sēžas nervs, ir ieaudzis retautos šitajā periformī. Tā pakais muskulī, kas vienkārši pie slodzes muskulis uzbēs, redaut vienkārši spiež nost nervu, kas veido iekaisumu. Un viss. Un visu gadu garumā izgāja miljonus ārstus, visādas analīzes, un neviens to nevarēja pateikt. Jo man nekas nesāpēja, vienkārši tev atslēdz kājas. Un tas ir, ka tu nezini, ar ko cīnīties un ko ārstēt un ko darīt, tad tas ir pats smagākais. Jā, līdzīgi arī bija pagājušajā gadā, kad Georgu Hjuminu notriec uz Pleskavas šosejas un neatklāja laicīgi, ka viņam ir, kas bija, laikam, ielaustas ribas, vai arī vēl kas vēl, bija vēl, kaut kas, laikam, muskulis ieplīs un aizsūtīja uz Austrijas tūri tieši, ka to neatklāja ārsti. Arī tas, bija diezgan traki. Jo, ja to uzreiz, ja nav izteikts kaut kādas, zin kā, sevišķi jau tas organisms, viņš pie visādām slodzēm adaptējās, un jaunajam vispār,
ja nav izteikti uzreiz kaut kāda konkrēta problēma, nu, grūti viņu ir atrast. Ja, nu, palēm arī ārsts aiziet pie ārsta, ja viņš nav saskāries ar kaut kādu tādu problēmu. Nu, viņš pat neiedomāsies. Nu, ka tev var būt kaut kas tas vai tas, nu, ja viņam nav bijusi saskarsme ar to. Viņš izies pa savām tām ikdienas, to, ko viņš strādā, ar ko viņš sastopas, ar ko viņam ir bijis kontakts, ar kādām problēmām, to viņš arī pievērš tam uzmanību. Ja tā visa nav, nu, tad grūti saprast ir. Un pēc tam, kad tu aizies pie tā ārsta, vēl beigās, kad tu esi atradis to problēmu, un tu viņam tā kā saki, jā, man bija šitais un tas, un tad viņš tā, nu, ja tā loģiski pat, nu, jā, varētu būt tiešām, jā, varētu būt tāda problēma. Tas bija tas iemesls, jā. Un, jā, nu, sports ir sports, un tur vienkārši viss notiek, jā, pēc kaut kāda savu scenāriju. Jā, tas ir diezgan nežēlīgi, jo tev ir, jā, tev komanda maksā par to, viņi gaida rezultātu, bet tev atkal arī jāizvesaļojās, lai tu varētu dabūt rezultātu. Jā, tad bieži vien arī sportisti sasteidz visu. Jā, tur ir no visām pusēm, bet es saku, kurā kategorijā tu atkal esi. Ja, ja tu esi līderis, tad tev nesasteigs. Tevi nesasteigs, jo tu esi tas, kas nes to sponsoru. Nu, ja mēs skatāmies vienalga, nu, visi viņi, ja, kas mums te tie vadošie tādi ir uz ekrāna, ja, viņi jau nevienu nesteidz. Tas ir viņš pats kaut ko grib, bet viņam tā aprūpe, tas apkalpojošais personāls, kas pa viņu, lai viņš tiktu uz tās trīpas, ir, nu, nežēlīgs. Ja, tur, nu, šodien sportā tas ir vispār kosmos. Ja, tur... Bet, ja tu esi otrā plāna spēlētājs, kuram ir jāiztaisa sacensību grafiks, kurš ir jāizpild, kur mums vajag braucējs, nu, tur ir cits tās. Nu, staigāt vari, pabraukt vari, nu, mums ir vajadzīgs uz sacensībām. Un tev ir jābrauc. Un tad tu tādā visu, un tad tu sāc malties kaut kādā iekšā kaklā. Jā, jo pašiem tiem līderiem tieks ir tie, ja savu vietu ir izcīnījuši, kas ir dabūjuši, viņam tā dzīve mazliet savādāk ir. Jā. Nav tik traki. Protams, sagaida ir cits, viņam ir lielāks tas psiholoģiskais spiediens, viņi saņem lielu naudu un no viņiem sagaida to rezultātu. Ja, viņam ir, nu, mazliet, nu, cits tas tā, pa ko domāt, teiksim tā. Bet tie, kas ir otrā, vienkārši viņam ir jābrauc. Tur ir vairāk tāds, nu, iekšējā veselības kontrols savu. Fiziskā veselības jautājumi. Līderiem, es teikšu, ka viņiem ir vairāk psiholoģiskā. Jā. Okay. Noslēgumam jautājums, kam šogad pievērst uzmanību junioriem? Nu, kā viņiem, nezinu, jā, nu, kā izvairīties vai arī pie kā piedomāt? Nu, mums ir jaunākie un vecākie juniori. Sāksim ar vecākajiem. Ko viņiem darīt? Viņiem ir jātrenējas. Viņiem ir daudz jābrauc, jāvāc stundas treniņi. Gan uz ritenes, gan pagaidām vēl. Es teikšu tā, ka līdz kaut kādām, cik vēl nedēļa palikusi, mēs vēl varam fizisko normāli padarboties tieši vietlētikā līdz kaut kādām 10. datumam. Un es teikšu, ka katram sportistam, jebkurā vecumā, nu, vienkārši tici, saprast, ko viņi grib izdarīt. Sevi redzēt, nu, nolikt to pozīciju, ko viņi grib sasniegt. Man liekas, tas ir pats primārs, jo viņi visi trenējās. Viņi visi trenējās kāds Kuldīgā, kāds Murjāņos, kāds Rīgā, kāds Džironā, vēl kaut kur Indāli vai kā visi trenējās. Un vienkārši, lai viņi redz to mērķi, kas ir uz ko viņi iet. Lai nav tā, ka es gribētu vinēt tur 3 sacensības. Tas vispār neko nenozīmē. Nu,
Es arī gribu aizlidot uz mēnesi, ja, bet, zinām, jābūt tādiem konkrētiem, kuras sacensības, ko tu izdarīsi un dabūt to pārliecību, ka es eju uz to un darīšu visu, lai arī viņas uzvarētu. To pārliecību, mērķi un iešanu uz to mērķi. Ja. Tas ir, es tā kā ieteiktu pie kā piedomāt mūsu visiem junioriem. Un arī U23, un jeb arī vienalga, kurš brauc ar riteni. Jo jābūt ir kaut kādām konkrētām mērķim. Ja, tur. Un pārliecībai, kad es to mērķi ir izdarīšu. Ka es viņu arī sasniegšu. Ka nevajag šaubīties. Jo arī tāds, tā kā es teicu, sākumā, es gribētu un es to izdarīšu. Tās ir divas dažādas lietas. Tā kā nolikt sevi jau virzīt tajā psiholoģiski, enerģētiski pareizajā virzienā. Būt pārliecināti. Un būt cilvēcīgiem. Subordināti ievērot starp pieaugušajiem un savā kolektīvā, bet mērķis un uz viņu iet. Jā, domāju, šī bija noderīga saruna. Jā, arī par iepriekšējo epizodu bija ļoti daudz atsauksmes labas. Jā, arī bija gandrīz 1000 skatījumi. Ja visas platformas skaita, pat vairāk, man liekas. Jā, tā kā daudz arī šo klausās. Jā, tāpēc ceru arī kaut ko vērtīgi arī ieguva jaunieši, viņa vecāki un vispārējie. Jā, tā kā paldies, Gati, par šo sarunu. Jā, lūdzu. Tā vai tiekās.